es tev gribu pastāstīt par kādu vienu atskārsmi, ko es piedzīvoju pirms daudziem gadiem, apmēram 10 gadiem. Šeit pat Āzijā, kur es dzīvoju. Un tas bija Kvalumpurā, es vienkārši gāju pa ielu. Un es kontemplēju visu šīs lietas par budismu un nedualitāti. Un, kas es esmu un kas manī ir īsts, kas manī ir izfantazēts un tam līdzīgi. Un manī vienkārši atnāca šī ārkārtīgi spēcīgā saprašana, ka man nav jānomierina mans prāts, lai es būtu mierīgs. Man nav jābūt ar mierīgu prātu, lai es sacītu, ka es esmu mierīgs. Tāpēc, ka es esmu viņpus prāta. Es esmu tas, kurš novēro prātu, kura klātbūtnē prāts un visi kognitīvie procesi vienkārši dara savu darbu. Tu esi tas, kurš redz savu prātu. Tu neesi savs prāts. Un tu, kurš redz savu prātu, apzinās savu prātu, tu jau dabiski esi mierīgs. Miers ir tava pamat kvalitāte